Mēs esam ieradušies Radio SVH, lai satiktu Lauri Reiniku, kuram iznācis pilnīgi karsts videoklips. Man šķiet, ka viņš jau nedaudz kavē interviju, bet re, kur viņš ir. Lauri, Fredis būs dusmīgs. Vienkārši es nezinu, ka šodien Rīgā no... Skrienam, pastīsimies, kas tur būs. Kā saule uzspīdējas, tā pilsētā panika. Panika, un vēl tev dziesma arī panika. Visi panikā klausās. Līga? Es ceru, ka Fredis vēl stāsta, ka tu būšu. Es neesmu pazudis. Vēl viens Voice of the Nation ir ieradies pie manis, arī tāds kā Latvijas popmūzikas simbols, vai ne? Daudzās valstīs, starp citu, pazīstams vairāk nekā viens otrs no mūsu pat senākiem meistariem. Tas ir Lauris Reiniks. Labdien! Labdien, Andri, labdien, SVH. Tev patīk kā Andri vai Fredi? Kāpēc tev pēkšņi par Andri nosauc? Es nezinu. Kā tu teiksi, tā es saucu? Fredozaurus Reks. Fredozaurus Reks. Tā. Prieks, īstenībā pirmo reizi esmu pie tevis šajā laikā. Iedomājies, kad vēlēšanas. Es iedomājos. Tu gribētu, lai tev blakus būtu divas skaistas dāmas, ja? 1, 2, 3. Un Sanāca piedalījusies. Kristīna pa kreisi, Līga pa labi. Par pašu dziesmu muzikālo līniju, jeb skaņas celiņu. Autors... Autors es, komponists kā vienmēr. Dzirdi tavu roku? Dzirdi, jā? Jā. Es arī, ka tas bija tā kā labi vai... Komplimenti. Okay. Konsekvenci, tu nerausties kā daudz citu. Kā puņķu drāti. Jā, es neteicu, jā, par es nevienu tu pats izdomāju. Politikā dzirdējāt, viņš pats. Jā, mūzika mana, bet uz vārdiem es pirmo reizi sadarbojos ar Guntaru Raču. Mēs nekad nebijām sadarbojušies, jo... Tu esi vienīgais, kas nav sadarbojies ar Guntaru. Jā, mums kaut kā neiznāca, mēs nevarējām atrast, un tad Guntars arī ilgi man baidījās sūtīt to tekstu, viņš domāja, ka man nepatiks. Tu pasūtīji tēmu, to caurvīju motīvu, ja viņš pats... Es viņam aizsūtīju angļu valodā tekstu, ko es biju dziedājis oriģinālai šajā dziesmai, kurš bija tāds gruzonīgāks tāds. Pats tur angliski bija piedziedājumā, tur tulkojot bija vēl viena, tur bija pa smago, to nevar tā baigi, vēl viena glāzīta, un es sākšu raudāt, kaut kas tāds tur bija. Kad cilvēks sagruzījies naktī, tur kaut ko malko, garšo un gruzās un ieiet ar vien dziļāk. Lauri, klipa prezentācija, dziesmas prezentācija, cikos tu šorīt cēlies? Tas bija šausmīgi, man pulkstenī nav tāda laika, cikos es cēlos. Es no uztraukumiem, ka es nepamodīšos, nedzirdēju, nesagaidīju pat modinātājiem, piecēlos 5:15, man pulkstenī tāda laika nav 5:15, man bija jāceļas 6. Un es domāju, ja jau man kaut kādi gariņi vai eņģeļi pamodināja 5:15, tad es labāk celšos, jo ja es aizmigšu, tad būs... Ko mūziķim nozīmē dziesmas prezentācija vispār? Tas nozīmē, ka tev visas dienas garumā ir 10 intervijas? Mūziķim, es domāju, tu jautās, ko mūziķim nozīmē celties 5:15. To es zinu, tā ir drāma. Tā ir drāma, bet, jebkuras dziesmas un video iznākšana, ja vien tu vēlies, lai to dziesmu pēc iespējas vairāk sadzird, tas tieši to arī nozīmē, tikties ar mēdīju cilvēkiem, ar radiostacijām, pastāstīt, parādīt. Kas ir pats īpašākais no aizkulisēm klipu filmēšanas? Mēs Fredi intervijā jau dzirdējām dažas lietas par klipu, bet tev pats īpašākais brīdis filmēšanas laikā? Bija īstenībā baigi daudz lietas, no kurām bija bail vienkārši bija visu laiku. Bija bail un sāpēja. Tu kriti no klintīm? Man bija bail, ka mēs nokritīsim, jo tur ir tāds viens kadrs, kur mēs esam izgājuši tās klintas mēles, ko operatori vienkārši atrada caur krūmiem, kā tur var tikt, tur nav nekāds turistu taciņu. Un mēs tur aizgājām, un mēs tur dejojām, un tā deja ir iestudēta uz gludas grīdas, tur tādi mazi akmeņi šķēmbas. Un Līga bija varone, viņa cik varēja tikai plikām kājām, tas bija kā ņerga, es teicu. Es neesmu dejotājs, man nav tik bieza āda tām pēdām. Zoli uzaudzēta. Jā, man sāp, es nevaru padot, man sāp. Un tad tur bija tā riskanti, ka operatori vienkārši līd. Es teicu, lūdzu, mums visiem ir apdrošināšana, bet es negribu viņu izmantot. Es nezinu vispār, kas jādara, kāds nokrīt no klints vai iekrīt aizā. Principā dramatiski ar tevi dramatiski. Mēs arī bijām vienā, tur tāds smuks, tāds Kamargas nacionālais parks, kur mēs dejojam tādu zaišu, un mēs tur dejojam, domāju, kas tās tādas par kakām ir tur visur. Skaidrs, ka tās nav zirgu, jo zirgiem ir āboli un govīm ir pļakas. Pārzini, cilvēks.
Bet tās kaut kādas nepazīstamas, kurām mēs ik brīdim iespērām dejojot. Nu neko, pēc tam atbrauc rangeri pēkšņi, jo mēs bijām par žogu pārlīdoši un mums sāka lamāt franču valodā, ko mēs nesapratām veiksmīgi. Merde. Jā, merde, nesaphotu, jā. Un pēc tam mēs ieraudzījām bukletos, ka pat to parku skrien savvaļas bizonu bari pāri pa brīdi. Bet labi, ka viņi neskrēja, ka mēs tur bijām. Un tās bija viņa kakiņas. Principā klips ir tapis nāvis ēnā. Tā mēs tev gribu teikt, jā. Bet tā jau mīlestībā ir, par ko ir arī dziesma, ne? Jā, par to ir arī dziesma. Dziesma par to ir, ka, ja tev izdodas, jo tā ir liela veiksme atrast savu otru pusi, ja tev izdodas viņu atrast, tad viņu vajag novērtēt. Jo es vienmēr to foršo teicienu citēju saistībā ar šo dziesmu, ka vienmēr novērtē cilvēku, kuram tu rūpi, jo vienu dienu tu vari saprast, ka tu esi pazaudējis dimantu, kamēr bija aizņemts vācot akmeņus. Un tad ir, ja tu tajā dzīves karuselī meties ar to savu otru pusīti, tad līdz galam priekos bēdās kā karuselī. Redz, tik ekskluzīva dziesmas prezentācija ir Laurim Reinikam, Radio SVH, un Anna Šveidenfelds jau arī noteikti gribētu uzdejot. Vai ne? Jā.